Aiziet, mēs esam atkal gaisā. Nu, tā glāze priekšā. Glāzi priekšā, glāzi ņemam nost. Čau, čau visiem tiešraidē. Sveiciens visiem no Paduras. Ziemīgi pavasarīgajā dienā. Pieslēdzaties, mēs šodien ejam no jauna resursa. Mēs ievērtēsim mūsu jauno kameru, pastīsimies, kā mums šitais te sanāks. Mums tagad vairāk vietas, plašāk vietas ir. Uzrakstiet lūdzu kādu komentāru, lai mēs redzam, jo pagaidām mēs nezinām, vai te kaut kas notiek vai nē. Vai jūs redzat un dzirdat un no kurienes? Vai jūs redzat vai dzirdat un no kurienes jūs esat, uzrakstiet, jā. Tas būtu baigi forši. Jo šeit mēs esam izgājuši šoreiz no datora tiešraidē, un mēs nevaram redzēt, vai kāds ir pieslēdzies. Labdieniņ no Jelgavas! Super! Tā tad mēs esam gaisā. Nu, var mūs redzēt. Var mūs redzēt un var mūs dzirdēt visdrīzāk. Super! Tā, reku, redzu, te mums ir pieslēdzās cilvēki, jā. Super, no Rīgas, izcili. Mums ir mazliet tehniski savādāka kārtība, bet tā jau viss. Labdien no Liepājas, sveika Rīga, sveika Jelgava, prieks jūs redzēt, prieks jūs dzirdēt, prieks jūs sajust. Super, no Kuldīgas, forši. Lūdzu, sirsniņas, ja jums patīk šīs dienas tēma. Jā, sūtat mums sirsniņas. Tēma ir, tēma mēs paņēmām šodien tādu, kas uz doto brīdī, sāk palikt ļoti aktuāla uz pavasari, jā. Tēma ir attīrīšanās. Taču mēs mēģināsim no visām pusēm to attīrīšanās tēmu paskatīties, lai nav tikai tā, ko var ēst, ko var neēst, bet lai ir arī mazliet tā skaidrība, ka tā attīrīšanās arī vajadzīga tādā mentālajā plānā, jeb visgrūtākā atslodze ir tā, kas ir, gavēšana uz mēlīti, ja, kā mēs sakam, gavēšana uz mēlīti. Zinat, kas tas ir gavēšana uz mēlīti? Tas ir tad, kad mēs pieskatām savu valodu un savas domas un tā, jā. Savu mēlīti pieskatām, tā ir vislabākā atslodzība. Sveiki no Austrālijas! Wow! Cik Austrālijā pulkstens tagad ir? Elīna uzraksti, cik Austrālijā pulkstens. Sveiciens no Aizputes, no Kuldīgas, no Smiltenes. Superīgi. Bet vispirms es gribētu atbildēt uz tiem jautājumiem. Jā, kamēr jūs sarodaties, ir daži jautājumi, kas ir bijuši iesūtīti mazliet par citām tēmām, bet tā kā iesildamies, un jūs tad arī savus jautājumus rakstat komentārā. Labdien no Gulbenes, forši. Mums kāds kungs arī pievienojās, vai dāmpulciņš tikai. Elīnai ir 8 vakarā, wow. Es teicu vakarā, jā. Super, Austrālija. Tur ir ziema, tagad ir vasara. Jā, kāds gada laiks. Es pati tikko no ziemas atbraucu atpakaļ, kur ir 27 grādu. Man tāda ziema ļoti patika, ļoti labi der. Tātad vispirms sākam ar 2 jautājumiem. 2? Ar dažiem jautājumiem. Daži jautājumi, kas bija iesūtīti, kamēr mēs iesildamies, kamēr jūs savus jautājumus par šodienas tēmu iedodat, un es, kamēr Mārīt stāstīšu, pasakošu līdzi, ko jūs tur rakstat. Jā. Pirmais es gribu lūgt, man ierakstiet komentāros visi, kas ir pirkuši otro smērīti, teiksim, no rudens līdz šai momentam, atsauksmi par otro smērīti. Lūdzu, uzraksti man, jā? Vai kā patika, vai nepatika, vai kaut kāds čēpēja, kaut kas, jā? Jo mums ir mazliet pamainījās sastāvs, un mums ir, tā teikt, ir viens gadījums, kur ir tāds interesants gadījums. Tāpēc mēs gribētu dzirdēt jūsu
jūsu atsauksmes, jūsu pieredzi, komentārus, kā jums iet, kā jūs lietojat, vai jūs saprotat, kā lietot, jo mēs visiem saviem produktiem dodam 100% garantiju. Mēs to neejam ar tādu plakātu pa ceļu, pa ielu, bet varbūt, ka varētu un vajadzētu. Tā kā, ja jūs iegādājaties mūsu produktu un jums liekas, ka jums nepalīdz un kaut kas nesanāk un kaut kas nepatīk, jūs atgriežat mums atpakaļ un mēs jums atgriežam jūsu naudiņu un tas, ko man ir bijusi šāda pieredze divreiz, bet nekad nav bijis tā, kad nav bijusi šī naudas atgriešana, bet cilvēks bija izvēlējies nepareizo produktu. Mēs nomainījām produktu un viss bija super, super forši. Jā. Jā. Tagad nākošais bija par šito te laiciņu, kamēr mēs nebijām, cik mēs nebijām mēnesi, jā? Mēs kad mēs 6. janvāri, 3. janvāri, apmēram divas mēnesi, nedēļas. Var sakot, bija vairāk jautājumu, bija par onkoloģiskām saslimšanām, ko darīt, ko dzert, ko darīt. Vispirms jums jāmeklē cēlonis, un cēlonis vienmēr jebkurai slimībai, kā arī onkoloģiskām saslimšanai. Pirmais ir nepareizi informācija, otrais nobloķēta enerģija, trešais jūs jau redzat to fiziskā līmenī. Dakteris saka, jāgriež, jāstaro un jāstaro. Lai to nepareizi informāciju, tas nozīmē, ka ļoti ilgstoši ir pacients bijis lielā stresā, un to stresu, un jeb sliktu garstāvokli, jeb emocijas vai kaut kādas citas negatīvas, jūs varat pie Anitas izelpot. Viņa jums pastāstīs, izstāstīs. Tur ir bezmaksas elpošana, maksas elpošana, un tur jau ir visām gaumēm un visos veidos. Ja? Mēs elpojam Zoomā, tā kā arī no Austrālijas var droši pieslēgties. Mēs elpojam online, mums ir klātienē nodarbības, un mēs šobrīd cītīgi gatavojamies 3 dienu retrītam, kas notiks martā. Tāpēc ļoti svarīgi ir vismaz pāris reizes pāelpot, lai mēs varam iet tādā uzreiz foršā dziļumā, un jūs varat tikt pie saviem cēloņiem, kas jums, teiksim, neļauj virzīties uz priekšu tik baudpilni, kā gribētos. Jo cilvēks staigā to negatīvo emociju gadiem, un tikai tad, kad viņam ir, teiksim, staigā, uznāk kaut kāds gripas vīrus, jeb kaut kāds ļoti liels stress, un mēnešu laikā ir, kā saka, ziepes, jā? Jā. Tas viss tā kā krājās, un tas notiek tā pamazām, mums ir kaut kādas domas par sevi, par dzīvi, par pasauli, par vīriešiem, par sievietēm, par darba biedriem, par priekšniekiem, par sadzīvi, par valdību, par karu, par vakcīnām, par visu kaut ko. Un tad mēs visu tā sēdinam, un tad tas viss kaut kur paliek, jā. Kaut kur nosēžas kādā brīdī tā kā bumba ar laika degli. Jā, jūs nekautrējieties un man zvanat un prasat, un pēdējā mēnesī cilvēki, es sniedzu video konsultācijas, 1 stundu runāju, te jūs varat pasūtīt marītezālītes.lv, bet ko es varētu ieteikt, daudz neprasot neko. Pirmo uzlējumu, jā, kur ir iekaisumiem, jebkur. Nevar aizmigt gulēt, piemēram, numur 3 vai numur 4, piemēram, 1 dienu numur 1, 1 dienu numur 3 vai numur 4. Ja? Tad ļoti labs ir 7. dažādām depresijām, galvas rēboņiem, galvas sāpēm un 7. uzlējums, kur ir. 7. uzlējums ir arī ļoti attīrošs. Ja? Te sastāvā ir asinszāle, pelešķis un nātre, un viņu mēs pie šīs šodienas tēmas arī ļoti labi varam pievilkt klāt.
Un par uzlējumiem mēs jau iepriekš jau teicām, un vēlreiz pateiksim, ka šī te pudelīte ir apmēram uz 3 mēnešiem. Ja? Tas ir uzturu bagātinātājs uz degvīna bāzes, arī reģistrēts kā uzturu bagātinātājs, un jums tā deva ir viena teikarote, divreiz dienā atšķaidot ar ūdeni. 1:3, jā, un tad 3 reizes var apliet līdz pusē nodzērt, pielēj šņabīt līdz pusē, un tā 3 reizes, cits pat 4 reizes, jā. Tad ir kaulu sāpēm un dažādiem kaulu vainām un arī vēnām stiprinā vēnsieniņas. 8. uzlējums tauksakni. Ja? Tas būtu pa onkoloģiskiem. Ja? Jūs man zvanat lūdzu katrs privāti vai pa telefonu vai video, jeb vienalga. Jo galvenais, kas ir pH zems, ļoti ilgstošs stress, un tāda maza gripa, jeb stress, un viss ir. Tagad, kamēr tu ievelc elpu, mums nav nekur baigi jāsteidzās. Ar to onkoloģiju ir tā, ka tas tiešām ir tāds ļoti sensitīvs jautājums, un izmantojot iespēju, ka Mārīte tiešām taisa šīs te WhatsApp video konsultācijas. Ja? Jūs vispirms viņai uzrakstat WhatsAppā ziņu, ka jūs vēlaties video konsultāciju, ja jūs nevarat atbraukt klātienē, un tad jūs saskaņosiet laiciņu, kurā laikā jūs varat video sazvanīties. Ja? Tas notiek tāpat kā klātienē, tikai caur ekrānu un tiem, kas nevar atbraukt klātienē. Par onkoloģiju ir ārkārtīgi cilvēkiem patiesībā ļoti bail par to runāt un kauns par to runāt, jo ja es tagad kaut ko teikšu un prasīšu, tad ir, kad apmēram tā vainas sajūta, ka tu taču pats esi vainīgs, un kur te tu sevi novedi, un kur te tu biji ātrāk, un tā tālāk. Mīļie draugi, mēs visi esam dzīvi cilvēki, ja, un jo jūs vairāk domāsiet, ka jums ir kauns kaut ko runāt, prasīt, teikt, jo jūs ilgāk tajā savā stāvoklī būsiet. Tā kā ļaujiet jums palīdzēt, esat paši tā kā atvērti, atsaucīgi, zvaniet, rakstiet un uz konsultācijām nākat, un cik mēs varam, mēs arī tajās tiešraidēs tad jums iedodam info. Jautājums ir, vai lietojot šo visu, vai var lietot šo visu iet ķīmijterapiju šobrīd? Var, jā. Jo ķīmijoterapija iznīcina visu, ir laboju slikto, un brīžiem ir tā, ka pēc 1., 2. vai 3. vai 7. ķīmijas pacients ir tā pārgurs, nogurs, ka knap var vispār parunāt. Bet, protams, visu dariet ar dakteru ziņu, bet parasti pacienti lieto visu pa maziņam, mazās devās. Jā, un tad, protams, arī paralēli imunitāti jāstiprina un viss, kas imunitātei jālieto, tas arī tad ir būtiski. Starp citu, bija tikko jautājums arī par imunitāti, kā uzlabot imunitāti pēc ilgstošas slimošanas, kā uzlabot imunitāti un tās noturību ilgtermiņā. Ļoti labs jautājums. Jā, bet tas ir bērnam vai lielam? Ja lielam cilvēkam, ja teiksim imunitāti, ja pēc slimošanas, es jums ieteiktu izdzert pirmo pudelīti. Ja ir problēmas ar miegu vai nervu sistēmu, jeb satraukumu, jeb, teiksim, nevar, kā saka, atrast sevi, ja, jo pacients ļoti slikti jūtas pēc ilgstošas slimošanas, vai 3. vai 4. vienu dienu otru. Tas jums būs apmēram 6 mēnešiem, jo ir jāizārstē tā slimība. Ja? Tas ir pieaugušiem, un tas ir arī atkarīgs kādā vecuma grupā jūs esat. Ja jūs esat jauna sieviete, tad jūs izvēlaties 3. uzlējumu. Ja jūs esat sieviete jau, tā kā sieviete, tad jūs ņemat labāk 4. uzlējumu. Ja, teiksim, bērniem imunitāte, ja šī te laikā bērniem plūškoku sīrups, 2. ziedīte, kadiķu eļļu, priežu eļļa,
Jā, bērniņiem labāk ir uz eļas bāzes, varat izvēlēties, teiksim, priežu, pumpuru eļiņu, kādiķu eļu, tur nav nekādi cukuri klāt, nekā tādi, ja liekas, ka ir pa stipru, varat atjaukt vēl ar olīvu eļu parasto Bērniem ir šī te vīrusu laikā labi līdz šitā eļļiņa, struteni, kliņģerīti, raudeni atšķaid ar citu eļļu, teiksim, vienu maz teikarotiņu vai 10 pilienu zem mēles, jo bija problēmas, sūdzības par kuņģa zarnu traktu, citam sāp, citam tur sāp, ja? Citam slikta dūša, un šitā te eļļiņa. Ja? Tad ir otrs tāds liels jautājums. Mēs to pabeidzām? Jā, mēs pabeidzām. Par to ilgtermiņu, par to, tur varbūt tās, ziniet, kā tur ir, tur varbūt specifiski būtu vērts tiešām, teiksim, paņemt to video konsultāciju, parunāt tieši par konkrētu gadījumu. Pēc slimošanas, ja nav slimojis, tas divas dažādas. Ja, piemēram, nav nemaz slimojis, un grib uzturēt sevi formā, es, piemēram, pirms Covid, ko darīju? Vienu dienu klorelu, vienu dienu spirulīnu, kviešu dīkstus, čaga zemstaukiem. Es dzēru 2 gadus nepārtraukti. Mums, starp citu, ir beidzot atgriezušies kviešu asnu pulveris ir atkal pieejams, tā kā to varat droši pasūtīt, mums kaut kādu brītiņu viņš nebija pieejams, tā kā un vispirms pārbaudat savu pH, urīnā var un ūdenī, bet pH jābūt virs 7, ja jums ir zemāks par 7, tas nozīmē, ka slimība stāv un gaida uz jums. pH, un pH tur ir video, 6 video, kuras visu laiku runāju, kaut kur pieskaros pa pH, es jums visu uzrakstīšu, pastāstīšu un parādīšu. pH, jā. No manas puses ir, Mārīca saka, pieskatiet pH, es saku, pieskatiet savu stresa līmeni un savu apmierinātību ar dzīvi, ar sevi, ar to, kur jūs dzīvojat, kā jūs dzīvojat, jo katram jau tā, lai mēs ietu savā izaugsmē, katram mums notiek savādāks process. Vienam tas ir caur onkoloģiju, vienam tas ir caur kaut kādām darba lietām, vienam tas ir caur attiecību risināšanām, vienam tas ir visu laiku tā kā saaugstēšanās slimojot, Tā kā tur meklējam arī to cēloni, un tas atkal ir mans mīļākais darbiņš, Tā kā droši pievienoties nodarbībās. Drīz jau februārī elposim 11. un 25. februārī, tā kā pievienoties. Tie, kas ir bijuši elpot, uzrakstiet komentārā, kā jums gāja, kā jums patika. Un starp citu piesakoties www.anitakreitsberga.lv mājaslapā, piesakoties jaunumiem, jūs uzreiz savā e-pastā saņemat jau tādu bezmaksas iepazīšanās elpošanas nodarbību, 20 minūšu garumā, kur jūs varat jau tā kā paskatīties, kas notiek jūsu ķermenī, Tā kā, uzdrīkstēties, darīt. Jādara, tagad ir tādi laiki, nav tā, ka pirms 50 gadiem viss, teiksim, profilakse, visiem lika iet uz rengeniem, fluorogrāfiem, uz sieviešu apskatēm. Tagad viss ir pašplūsmā, tagad jums pašiem jādomā par savu veselību, klāt nekas nenāks. Tagad otra tāda vairāk jautājumi bija par ilgstošu klepu, par baltām krēpām, kuras ir ļoti biezas. Pieaugušam cilvēkam pēc ambulatorās, teiksim, pēc ārsta apmeklējuma, jo doktors raksta vienu antibiotiku, otru, trešo, un nav labāk. Tad paskatieties, vai nav sēnīte kandida. Ļoti bieži pacients netiek uz kājām, tāpēc, kad ir sēnīte. Un to var redzēt, piemēram, to var, teiksim, diagnozēt tikai laboratoriski, bet tā var redzēt, paskatieties savu mēli, ja mēle bieza, balti, aplikta, ja mēli tumša, citam mēli pelēka,
smird no mutes, vārdu tiešajā nozīmē smaka, smird no mutes. Neviens neko nesaka, citreiz pasaka. Pats jau varbūt nejūt. Nē, nu pats nejūt, bet citreiz arī pasaka. Un tad citam ir nospiedumi, mēlis, jā, tajās mēles sālos nospiedumi. Kandida, numur 1 kandida. Un tas nozīmē, ka jums jāpaceļ tas pH ir, jā. Dzeriet sodas ūdeni no rīta tukšā dūšā. Un laiku, tāpēc, ka ja viņa neko nedarīs, viņa nevar tā izārstēt. Jo kandida tā sēnīte visu laiku aug, citam ir, viņš saka, man visu laiku krēpas, man ir gaišas krēpas, man ir tumšas krēpas. Vot skatāties uz šito te kandida, jā. Tā, labdien vai uzlējumu no jauna papildinot, tas ir jānostādina. Nē. Nu, bišķiņi, lai varbūt, ka pastāv kādu dieniņu. Viņš ir diezgan pastiprs, jā. Viņi tik tā, jūs aplējat šitā te pagriezat pāris reizes un noliekt, jo nākošreiz jūs dzersiet rītā. Jā, nu jums tā deva jau ir viena teikaroti. Jā, viena teikaroti. Atkarībā, kurš uzlējums, teiksim, to no tauksaknes uzlējumu, es parasti tā kā saku, lai viņu bišķu Tauksakni var apliet 5 reizes, jo viņi ir diezgan stipri un viņu nevar daudz, viņa skaitās indīga, bet, piemēram, homeopātijā un fitoterāpijā viss ir zāles un viss ir indi, jā. Nu, tieši tā, jā. Visu mazās devās un ilgstoši. Tāpatās kā struteni, jā, viņa. Tāpat tauksakni, tāpat struteni, viņi var būt kā inda un viņi var būt kā zāles, jā. Nu, Inga raksta, elpošana atvēra zemapziņu, paldies, nu, superīgi, jā, mums ir ļoti foršas, jaudīgas elpošanas nodarbības, mums pēc tam ir atbalstoša grupa, kur mēs kopā esam un kur var saņemt atbalstu un palīdzību, ja, piemēram, ir kaut kāds nesaprotams arī stāvoklis vai notikums, tā kā jā. Es jau pateikšu par struteni. Tagad sāksies pavasars, jā, visi onkoloģiskie pacienti vai kam ir liels problēmas ar veselību, katru dienu vienu lapiņu, bet tādu ne jau kaut kādu maziņu, bet tādu normālu lapiņu, jā. Kožļā, 30-50 reizes, un to norit katru dienu līdz pat salām. Jā, ir jautājums, kā nosaka pH? pH ir tie lakmus papīrīši, viņus var pasūtīt, viņi tādos blociņos maksā 4 eiro ar kapējkām, jā, atsakot ūdenī un siekalās. Un es aizmirstu pateikt tiem, kam ir problēmas ar tiem ļoti biezām krēpām, kas netiek pie veselības, sodā plus jādzer minerālu ūdens, kur ir pH 8 un 9. Kādreiz bija esentuki 17, 14. Tagad esot vēl dažādi minerālu, vēl jādzer ir klāt. Nu, šī vispār ir tāda liela atsevišķa tēma par to pH. Es nevaru solīt, bet iespējams, ka mēs uztaisīsim kaut kādu kopīgu atslodzīti, lai to visu tā kā paceltu, bet to es vēl tā pajutīšu, ja jums tāda ļoti liela atsaucība būs taisīt tādu atslodzi kopā, tad varbūt kaut ko padomāsim. Tā, kā lietot plūškokas sīrupu? Vienu teikarotiņu vai ēdamkarotu uz 1 glāzi ūdens, vai nu izdzerat uzreiz, vai visu dienu pa malkam. Jā. Bet jābūt tam ūdenim, jābūt siltam. Jūs nedrīkstat dzert augstu plūškoks, jā. Man liekas, kad Kūlas veikalā vēl ir, jo mēs arī sūtam internetu veikalā. Internetu veikalā vajadzētu būt, man šķiet, ka veikalā arī uz vietas ir, tā kā vēl var kāds 20 pudelītes paskatīties, jā, tad tas arī viss, jā. Plūškoks jau vispār ir tāds superīgs antioksidants, un mums tas plūškoks ir kopā ar pīlāģiem. Tā kā
Un savukārt pīlāģi patiesībā ir arī tāds, arī pluškoks ir kā antidepresants un antioksidants. Tā kā viņi vienlaicīgi gan tai nervu sistēmai, gan tai imunitātei, gan, ja ir jau kaut kāda saslimšana, tā kā tas ir tā. Lūdzu, sirsniņas, ja jums patīk. Jā, sūtiet sirsniņas. Tas, ko mēs Vienīgais, es runājam. nezinu, vai mēs šodien šeit redzam, pagaidām es Nu, neredzu. ja vāžnām, pastīšos, es rītā ieraudzīšu. Jā. Nu, un es vai jums interesē tas, ko es stāstu. Jā, vai jums ir interesanti. Jā? Jo tie, kas man zvana, tie ir dzīvi cilvēki ar savām problēmām. Un ja tie ir vairāki, tad es it kā apvienoju. Jā, Reku Māra Zālīte komentārā 3 sirsniņas atsūtīs. Super, paldies! Un vispār liels, tiešām, nu tāds, nu, no sirds jums paldies un tāds ļoti liels tādā cieņā pret jums visiem, kas uzdod šos jautājumus un tiešām tādus, nu, liekas, sensitīvus jautājumus, un jūs tos komentārā uzdodat, un mēs uzreiz viņus izskatām. Tā kā paldies jums liels par to drosmi un tādu uzdrīkstēšanos, jo, ziniet, ja tas jautājums ir jums, tad tas jautājums noteikti ir vēl kādam. Jā, tas noteikti vēl kādam tad ir aktuāls. Jā. Es vēl gribēju pateikt par to pH. Ir YouTube ir 6 tie video, jā, un katrā ir pa pH. Jā, mums beidzot ir tas notikums, pagājušajā naktī tapa tas brīnums. Mums ir visi iepriekšējie video, visi 6 saglabātie video mums ir šobrīd ielikti YouTube kanālā. Jā. Anita Kreitsberga varat meklēt YouTube kanālu, vai arī YouTube meklētājā ievadīt Mārītes Zālītes. Es domāju, kad vajadzētu atrast. Pēc tiešraides es ielikšu linku arī Mārītes Zālītes Facebook lapā, un jūs varēsiet, nu, caur linku tā kā iziet uzreiz uz šiem te iepriekšējiem tiešraidēm. Tad pirmā mums bija pa kuņģi un zarnu traktu, otrā mums bija pa nervu sistēmu. Jā. Trešā mums bija par galvu un seju, par galvas sāpēm, migrēnām un par seju, par sejas ādu, kā iegūt to mirdzošo sejas ādu un sejas krāsu. Ko tu te mums tagad stāstīji? Ja? Nav tā vai ir tā? Tad bija 5. raidījums, mums bija par ādu, par ekzēmām, iekaisumiem, psoriozēm, dermatītiem. Un 6. mums bija jūsu jautājumi un atbildes. Tur bija gan imunitāte, gan klepi, gan imunitātes stiprināšana, klimaksi un miomas un holesterīni, infarkti. Kas tik viss mums nav bijis pa šiem 6 raidījumiem. It kā mums ir tā dienas tēmā, bet... ir kā uzstāda jautājums, tā mēs atbildam. Bet tad mēs atbildam arī uz... Jā. Galvenais nebaidīties un risiniet tās savas lietas, risiniet, jā, jo klāt nenāks nekas, jā. Un visam pamatā, visām kroniskām slimībām skaties, kā gribi, ir, lai žults ceļi labi strādā un lai pH ir uz 7 un viss, jā. Tā, patreiz ir atlecošs klepus, nevar līdz galam izklepot. Jā. Jāizdzer, pasūtiet šito. Tas ir par bērniņu, nē, tas par bērniņu, 7-gadīgs bērns ļoti bieži slimo ar saaugstēšanās slimībām, ar ko sāk, lai stiprinātu Tur ir jāatbrauc uz konsultāciju, jo es dodu homeopātiskās zālītes, ja, jo ir kaut kas iestaigāts un nav izārstēts. Ja. Tāpatām kaut kādiem sirupiņiem neies cauri. Bieži vien beigās izrādās pamatā šī paša par attīrīšanās tēmu tie paši, kā saka, apakšīrnieki. Ja, ka bērna tā imunitāte, viņa nekādā veidā nevar atjaunoties un noregulēties, jo ir vajadzīga tā attīrīšanās no
Kā Darbs apēd visu labumu. Gribēju tā smalki pateikt, ja? Tā Bet, māmiņa tarpiņi, ja? pērk pa lielu naudu. Tur visi tie parazītiņi. Tā kā viss jādara vienlaicīgi, nav tā kā, un ne jau tur, teiksim, es ieteiktu tā, pirmo reizi paņem no aptiekas zālītes izdzer, otro reizi pēc 10 dienām, bet visas tēņas, kas ir rūgtas, 5, 6 mēneši mazās devās. Jā, visiem šitiem tārpiņiem, spalīšiem, cermītēm un brīnumiņiem, jā, parazītiem, viņiem patīk saldumi. Viņiem patīk viss, kas ir salds. Viņiem patīk saldumi, viņiem patīk cukurs, un caur to, ka jūs lietojat ikdienā saldus produktus, arī augļus, jūs uzturat viņu dzīvot spēju, jā? Jūs uzturat, atbalstat viņu mikrofloru, viņu baudpilno mikrofloru. Tā kā viss, kas ir tāds, piemēram, biškrēsliņš, jā, vai vērmele, viss, kas ir rūgts, jā, dievkociņš un tāds, viņas, jā, viņas ir, tas ir tas, kas viņiem nepatīk. Jā. Un tas, ko viņi dara, viņi tā kā šīs drogas novājina viņu imūnsistēmu, ja tā var teikt. Nevis novājina, bet piebeidz. Nav tā kā piebeidz, viņš novājina. Jo, piemēram, tādas aptieku tās zāles, kas ir pretparazītu, jā, ja ir kaut kāds steidzams akūts gadījums, protams, jā, bet kopumā tas atkal ļoti lielu ietekmi uz aknām. Iedod, piemēram, bērnam arī, viņš jau riktīgi dod pa akniņām. Tā kā te jāizvērtē, vai jūs gribat tā maigi, bet ilgstoši, vai jūs gribat tā ieblēst un tad atkal brīnīties iespējams par imunitāti kaut kādā citā šķautnē. Tā. Mēs jau sākam par attīrīšanos. Jā, mēs jau sākam, jā. Parasti katru rudeni un pavasari ir visi tie patogēnā mikroflora mostās un jau grib kaut ko, jā. Tas ir februārs, marts, aprīlis, jā. Un es ieteiktu nevis badoties, nevis ņemt tur badošanās kūru 21 dienu, cits tur badojās ar visādām tur attīrošām, tur tādiem, kā saka, diētām, jā. Sāciet pats galvenais, lai jums labi strādā žultsceļi, vispirms ar to, lai jums ir pH 7 un uz augšu, un tikai pēc tam ar helmintiem. Pēc tam tikai tarpiņiem attīroši. Jo, ja jums ir liels stress un jums žultsceļi ir ciet, nelīdzēs nekas, jo organisms ir pats prot attīrīties. Vēderā ir limfas mezgli, limfas sistēma, ja? Ja tā ir ciet, nekāda attīrīšanās nenotiks. Un žults ir tā, kas iznīcina visu patogēno, kas ir jums iekšā. Ja? Bet ja jums žults labi neizdalās, tad neko arī negaidat. Ja? Un tas pH, ja viņš ir zems, tas nozīmē, jūs pēdat vakarā vakariņus, jums akns neizstrādā, aizkuņdziedzers viņš jau vairs netiek galā vakarā, piemēram, jūs apēdat ēdienu, ja. Žults neizdalās, ēdiens paliek zernās un pūst, iekšā pūst, ja. Pēc tam viss tie atkritumi uzsūcās asinsritē, ja, un cilvēks pats saindējās ar saviem tiem, ja, it sevišķi, piemēram, ja neiziet vēders, kur ir resnā zārni, ja, resnā zārni, tejlīkumiņš resnai zārnā, ja, šitā iet uz augšu, tad viņi iet šā, tad uz leju, un visur tur, kur viņai līkumiņi, piemēram, šeit būs viena niera, piemēram, ja šeit jums ir ciet kaut kas, ja, resnajā zarnā, tad šeit jums otrā pusē niera, bet jūs pa nakti guļat, ja, un viss tie
atkritumi. Tur ir tajā vietā. Piemēram, otrā pusē, atkal otra niera pretī ir. Jo tas viss ir ļoti, ļoti saistīts, jā. Es jums ieteiktu, ja ir kaut kādas lielas problēmas ar veselību, nu nēdat neko pēc 16. Un nēdat saldumus. Jā, jo arī Kandidai patīk saldumi. Jo, visām sēnēm pat, vispār arī par sēnēm runājot, par to pašu tējas sēni, par visu. Es neko negribu teikt par visām kombučām un tējas sēnēm, bet tā ir sēne. Viņa augu vairojās uz cukura, uz saldas bāzes, vai nu uz cukura, vai nu uz eritritolu, kas, grib bez cukura tā kā šo te uztaisīt pasākumu, bet kopumā mēs viņu pēc tam dzeram iekšā, un tā ir daļa no sēnes, mēs šo te mikrofloru atbalstam, tā kā baigi uzmanīgi par šo te padomājiet, jā? Ļoti super, jo gribas video paskatīties ik pa laikam, Dace raksta. Jā, YouTube'ā visi 6 video ir ielikti. Jā, tas ir 7. Jā, šis ir 7. Šo mēs ieliksim vēlāk. Paldies par video, jo gribas paskatīties ik pa laikam, kad ir problēmas. Inese raksta. Super. Piemēram, aknas attīrās tikai pēc gadu. Ja jūs nopietni sāksies tagad attīrīt aknas, jums visu gadu kaut kas pa maziņam jālieto. Jūs saprotat, jo aknas attīrās tikai pēc gada. Tā Sanita raksta, man pašai paaugstināts stress, pat trauksmes līmenis, jo pamazināts feritīns un laikam žults ir domāts, žults arī nevar palīdzēt, jo ir izoperēta. Viss slikti. Ja žults pūslis ir izņemts, jo tagad daktars griež laukā visu. Jā, aknas galvenais, lai jums aknas labi strādā. Ja jūs pēc 16. neēdīsiet, tad aizkuņa dziedzers izstrādā, jo aizkuņa dziedzers pēc 16. sāk vien mazāk. Līdz pēc 16. ja jūs neēdīsiet, tad tas, kas paliks, tas, kas ir, būs tur iekšā pa dienu, jo pa dienu jūs kustaties, visu kaut ko darat, jūs ūdeni dzerat, jūs, kam žultī patīk žultī un smadzenēm, patīk tauki, jā, gīsviests vai laba eļļa, pirms ēdiena, jā, jo tad uzreiz žults kanāliņi atverās, karst ūdens, jā, atverās kanāls, jā. Visu laiku jums vajag, sevišķi, ja jums nav žults pūslis, jums jāēd 5 reizes dienā, pa maziņam, bet pirms tām ūdeni, karstu ūdeni, vai taukus noliekties, jā. Jā, par to ir, man liekas, 4. Pirmajā. Mēs pa kuņu zaram trakšināt un noliekšanos. Nostieties pirmo rokas gaisā, tiem, kam ir lieli, piemēram, tie, kas ļoti ēd daudz un sevišķi vakaros, viņiem kuņi šitā te ir izstiepušies, jā. Tad jāpaceļ rokas gaisā pēc ēdiena, jā, lai tur viss ir, jā. Jo, ja būs iekšā limfostāze, bieži daktars raksts, saka, jā, limfostāze, nekas tur nekustās, nekas nenotiek, bet visapkārt citi orgāni, sevišķi vīriešiem, tepatām lejā ir prostata, urīna pūslis, urīna ceļi, turpatām nieras, viss Sanita raksta, tas ļoti grūti. Protams, tas kā jums, Sanita, liekas, vieglāk ir šo visu, vieglāk ir dzīvot šādi, ja? vai izaicināt sevi, vai mest sev tādu izaicinājumu, es sevi izaicinu, ka es iešu staigāt, es atturos no saldumiem, es mainu kaut kādu savu dzīvesveidu. Protams, viss ir grūti, vai nu tas ir grūti, vai nu tas ir grūti. Jums ir jāizvēlās, kas jums labāk patīk un der.
Te bija viens ļoti foršs komentārs, es to gribu atrast. Es pateikšu par to grūtumu ir, jā. Grūti darīt kaut ko, grūti ir arī nedarīt neko. Un es jums teikšu tā, ka pacients staigā pie viena daktera, tas sūt tālāk, tas sūt tālāk, tas sūt tālāk, tas sūt tālāk, bet zāli nevienu nedod vai iedod kaut ko. Viņš jūtas slikti, tad viņš atnāk pie manis, tie liek bankas, jo viņš jūtas slikti. Viņam nervi ir pa gaisu. Jā, bet tā problēma, ziniet, kur ir bieži tā problēma? Nu, īpaši tad, kad ir daudz ielaists un daudz lietas ir ielaistas un sakrājušās, un tas grūti, un tā staigāšana no daktera uz dakteru, un ko nu darīt, ko nu nedarīt, jo tagad tās rindas ir tādas, ka tev bez mazvai mēnesi, 2 mēneši jāgaida rindā, un tur jau var kājas atstiept. Bet tas, kāpēc mēs taisam šīs tiešraides, jums ir jāuzņemās atbildība par savu veselību. Jā. Jums ir jāuzņemās atbildība. Es esmu atbildīga par to, ka es esmu laimīga, vesela, dzīva un jūtos labi. Saprotiet, jūs nevarat uzlikt atbildību ģimenes ārstam un pēc tam sūdzēties, man ģimenes ārsts tur tāds un nekas nenotika. Ja? Jūs nevarat uzlikt šo te atbildību par savu veselību nevienam ārstam. Tas vienkārši tā tas nenotiek. Ir šobrīd tas laiks, kad ir jāuzņemās atbildība pašam. Tāpēc mēs piedāvājam to, ko mēs varam piedāvāt no dabas līdzekļiem. Banku masāžas, imidžu terapiju un meditācijas un elpošanas. Un esam devuši te kontaktus cigunu vingrošanai un viskaut kam. Jā. Tā kā varianti ir, bet ir jādara. Tas, ka gudri runāt un ka ir grūti un kad ir, man tur tas, un tā bieži vien ir tā, kad domās, tā kā liekas, ka galvā mēs darām, saprotiet, bet nenotiek matērijā tās darbības. Ir jādara matērijā. Ja? Oi, es teikšu tā, ka ja jūs no rīta izdzersiet tukšā dūšā, kaut vai izdzersiet tukšā dūšā sodu, pirms katra ēdiena, jūs karstu ūdeni un gīs sviestu, ja? Un pa dienu kaut vai neēdīsiet neko, to jums 20% viss uzlabosies. Jā, jūs piedodiet, ka es tāda stingri, ja, bet šitā ir tā lieta, kur es esmu ļoti stingra, kur es tiešām, cik var tā maigi tā norādu uz to. Reku foršs komentārs ir... Īnite raksta, lietoju jūsu tējas pulveri pazudusi tieksmi pēc saldām lietām. Jā. Tieši tā, tāpēc, ka tējas pulveris ir rūgts. Un tur ir cik 11 zālītes? Tur ir galvenais, tur ir vērmele, bišķkrēsliņš un strutene. Un tā pārējie tā pa čuču, jo bērni. Jā, jūs viņu dzerat kā tēju vai arī kā zālītes. Es piemēram, kā es daru. Nu, pasaka, kā tu dari. Es sāku lietot vasarā, piemēram, es strutenes lapiņu ēdu, riktīgi sakošdāju napēdu. Pavasar man negribas nekādas attīrošās, bet, kad nāk septembris, oktobris, es katru vakaru, es pat teiktu tādā kārtīgā glāzē, kārtīgi teikarot un katru reizi pirms ēdiena. Ja? Pirms ēdienas izdzeru to. Vai, un tad man liekas, nē, tā nav labi, un tad es uz nakti. Ja? Tad nelielu, jo lielu nevajag, jo tad būs jāiet uz toaletu bieži, nelielu, ap vienmēs teikarot, jo vajag, lai tas teja paliek kuņģī, un šeit kunuliņi paliek, ja? Jo tie patogēnie, tie visi, te joliņas pa nakti, ja? Un viņi paši aiziet bojā, saprotiet, ja? Tāpēc vajag uz nakti. Jā, nu, protams, arī tās rūgtās tēņas un tas viss, tas, nepatiks, nav tāds ieradums. Ja? Un īpaši, piemēram, ja bērns ir pieredzis dzert kaut kādus saldinātos dzērienus, tur sulas vai kolas vai kaut ko, ak, Dievs, kāds tā ir par barību tārpiņiem. Nu, tā ir vienkārši, tā ir laimes aka. Laimes aka jūsu puncīšos un zarniņās. Bet tas rūgtums, ko dara rūgtums? Rūgtums attaisa žūtspūsli.
kanāliņus vaļā. Jūs saprotat, kā jūs bērnam iedod kaut vai 2 malciņus, uzreiz sāk strādāt žultspūslis. Žults aiziet, un viņa viss iznīcina, visu to, kas tur ir iekšā. Mēs esam parāvuši vaļā saldumu šito te tēmu, bet tā mums pie attīrīšanās patiesībā ļoti liela svarīga tēma. Rekur Baiba raksta, jā, ļoti tos saldumus vai ko saldu gribas, kā lai vislabāk atturas vai aizvieto. Man arī gribas saldumus, Ines raksta. Vēl ir ļoti labs, tātad, nu, tikko jums iedevā, ka Mārija Dzēlītes attīrošais tējas pulveris ir labs. Jā, bet ir vēl viens superīgs, kas nomaksas saldumu kāri, ir spirulīnas tabletes. Arī mūsu mājaslapā var nopirkt spirulīnas tabletēm. Sastāvā ir hroms. Hroms ir tas preparāts, kas mazina saldumu kāri. Ja? Hroma preparāts. Es zinu, ka aptiekā var nopirkt hromu, nu tur kaut kādās devās vai kaut kā tādā veidā, bet spirulīnā vienkārši ir vēl ļoti daudz tās foršās vielas, tur gan dzels, gan olbaltumvielas, gan viss, ja. Saldumus gribas arī, ja nav pietiekams olbaltumvielas, neuzņem pietiekami daudz olbaltumvielas, tad vienmēr, tas ir pirmais rādītājs. Ja ir pietrūkst olbaltumvielas, tad gribas saldumus. Vai arī tad ir tiešām tie parazītiņi. Jā. Cilvēks sastāv no ūdens un no olbaltuma. Spirulīnā ir olbaltums un vitamīni, un chlorellā ir olbaltums un citi vitamīni. Es, piemēram, lietoju vienu dienu vienu dienu otru, bet visu ziemu. Jā. Un vēl saldumu gribās, ja cilvēks ļoti nervozē. Un parasti nervozē par sīkumiem. Jā. Nu, kas jums par attīrīšanās tēmu būtu tāds? Jo man tā kā vairāk gribas runāt par to, saprotiet, jums visiem gribas, ko ēst, ko neēst, ko iedzert, lai kaut kas iziet ārā. Bet, ja jūs nemainīsiet to cēloni, kas izraisa to vēlmi un tās domformas, teiksim tā, tad grūti būs. Paies tā diēta, paies tā galadovka, piemēram, un jūs būsiet atpakaļ. Jā. Kamēr jūs nemainīsiet tiešām savu dzīvesveidu, tas ir jauns dzīvesveids, tas ir jauns domu tīrība, teiksim tā. Jo, ja jūs domājat, ka jūs dzersiet tagad attīrošo tējas pulveri un domāsiet, ak, Dievs, kāda es esmu stulbena, vai man tur nekas nesanāk, es taču esmu muļķa, kā es to izdarīju, kāpēc es to izdarīju, un visu laiku sevi kritizēsiet, nebūs jums nekas no tā tējas pulveri, ja? Kaut kas būs noteikti, varbūt tārpiņai. Tārpiņai aizies. Būs, jā, bet saprot, tas nav. Tas viss ir tas ir tāds komplekss pasākums. Jālieto, pusgadu, jālieto. Ir sevišķi bērni, kad rudenī iet uz skolu, viņiem tekoši ir iesnas kakls un klepus, un viņi netiek, viņi nervozē par to, kas ir mājās, uz ielas un skolā. Ja jūs katru vakar viņiem iedosiet visu ziemu, kaut vai 2 mutītes to paši salasiet, biškrēsliņas, vērmeli, pielieciet kliņģerīt, sataisiet tādu kuli uz visu ziemu, ja, un dodat, un to, ko bērns neizcer, paši izceriet. Tad būs rezultāts. Jā. Paldies par jūsu atbalstu. Es saņemu atbalstu, ka viss kārtībā. Mans šodienas stingrums laikam ir vietā. Pagad, tūlītās ir tā zarnās kabatas, kā ārstēties, pagaidis, izlasīšu vēl to, tu padomā tagad. Piekrītu, katrs pats atbild par savu veselību. Tieši tā.
Jā. Tieši tā, lai mainītu ieradumu, vispirms ir jāmaina domāšanas veids, un jums jāzina, kāpēc jūs gribat to ieradumu mainīt. Un te ir, kā mazināt saldumu, kā ar bērniem. Nu, nedod cukuru viņiem, nu, nedodiet viņiem to kabatas naudu, lai viņi pērk saldumus, no atkarībā, cik liels bērns ir, jā. Lēnām, mainiet ar savu, no, tā kā netaisiet tādu kariņu mājās, ja, ka jūs noņemat saldumus, tagad būs tā, mums jauns dzīvesveids. Rādiet ar savu piemēru, rādiet ar savu paraugu, jo bērniem, pusauģiem, kas notiek no saldumiem? Pumpas, pusauģiem ir momentā pumpas, ja, un tad viņi spiež, viņiem tur tie iekais, tur tā seja un viss pārējais. Tad līdz Trešā ziedīt, jā. Bet pirmām kārtām, lai mazinātu izsitumus, saldumi nost ar cukuru. Anitiņa, par tavu skarbumu uz nedarīšanu, Ezītis arī ir labs lidotājs, tikai kārtīgi jāiespēr. Paldies, Īvetiņa. Īveta Freimana, mana bērndārs audzinātāja. Super, piedalās manās elpošanas nodarbībās un klausās mūsu tiešraides un vispār cepamās. Vēl tad bija jautājums par gļotādu, jā? Es jums ieteiktu palietot uzturā no pavasara līdz rudenim topinambūru. Ir tāds augs, kas līdzīgs kartupelīm, jā? Sarīvējiet pie smūtījiem, topinām, viņš atjauno gļotādu no mutes dobumu līdz pat ānusam. Topinambūrs ļoti labs ir. Ja kāds ļoti gribas, var iedot stādi. Jā, ļoti labs ir. Jā. Es gāju doma. Nu, gan jau atnāk. Topinambūrs, jā, topinambūrs. Tā, kāda tā tēja? Nu, attīrošais tējas pulveris, ja par to, ko mēs runājam. Mājas lapā maritzelīts.lv pie pulveriem vai pie tējām ir attīrošais tējas pulveris. Ja tur nav, tad rakstiet, zvaniet, sakiet, ka vajag. Jā, bet paši salasiet vasarā, ko jūs varat lietot, teiksim, no septembra līdz aprīlim bērniem un pieaugušiem, jā. Jā, stāvat vakarā klāt, lai bērns paņem kaut vai 2 mutītes siltu tēju, bet pēc tam neko, lai nēd un nedzēd pēc tam. Jā, jāmaina visi ģimenes ieradums, jāsāk ar sevi parādīt, parādiet gadu laikā, kā mainās jūsu dzīve, jo tad, kad jūs samazināsiet to cukura līmeni, jūs arī piesaistīsiet pavisam savādākus notikumus dzīvē, savādākus cilvēkus, jā. Pavisam neironi, saprotiet, kas notiek? Es vēl viens super svarīgu lietu izstāstīšu. Piemēram, tad, kad cilvēki nāk pie manis elpot uz elpošanas nodarbībām, es to baigi neesmu uzsvērus, bet to es uzsveru savos retrītos. Mēs nekad nelietojam saldumus, nekad. Jo tad, kad jūs vēlaties mainīties, kad jūs gribat mainīt savus ieradumus, kad jūs gribat pārmainīt savu, jaunus tādus ieradumus ievirzīt, nekādā gadījumā nelietojiet saldumus. Ko dara saldumi? Saldumi neļauj izveidoties smadzenēs jauniem neironu ceļiem. Saprotiet? Viņi stiprina tos vecos ceļus, un tie jaunie, tas jaunais ieradums, kad jūs braucāt visu laiku pa vienu eju, pa vienu grāvi, un jūs tagad gribat izveidot tā kā jaunu ceļu, bet jūs nevarat viņu izveidot, jo tas saldums, viņš tā kā salīmē tos neironu, tos savienojums, lai jūs nevarētu izveidot jaunu ieradumu. Saprotiet? Tas ir būtiski ne tikai par parazītiem, ko mēs te tagad runājam, bet arī, ja jūs gribat mainīt kaut ko tiešām savā dzīvē, un īpaši ejat un taisat kaut kādas prakses, kas ir tādas apziņu paplašinošas un zemapziņu atverošas, tad saldumi ir pēdējais, ko darīt. Bet ļoti gribas, tā kā ļoti gribas. Tāpēc, ka tur iekšā ir kāds, kas dzīvo, paga, tu neej tajā jaunajā, tur kaut kāds krokodils būs, tu nezini, kas tur būs, tu nezini, kas tur notiks. Jā? Prāts saka. Jā, tāpēc, ka prāts mums ir radīts, ne jau tāpēc, lai mēs būtu laimīgi.
prāts nav tam paredzēts. Ja? Dvēsele ir tā, kas vēlas iet pieredzēs un būt laimīgi. Prāts ir tas, kas tur mūs drošībā, kas tur mūs drošā. Un drošība ir tur, kur viss ierastais, tur, kur nav nekā jauna, kur nav jauni ieradumi, jāmaina kaut kas savā dzīvē, kur jāiziet no savas komforta zonas. Ja? Jā. Jā. Sāciet ar kaut ko 2-1, piemēram, nākošā nedēļā sāksies 2000. mēnesis. 2000. mēnesī labi sākt attīrīties. Ja? Jā, tad organisms pats palīdz. Jā, tieši tā, ievērot arī paskatāties bišķiņ, tā kā dabā, kā notiek dabā, jā, tad, kad viss tā kā dilst uz leju, tad mēs taisam arī kaut kādas atslodzes dienīgas. Ir ļoti foršs tāds ekadaši kalendārs, ja, kur ir... Ekadaša. Jā, kur ir mēnesī laikam 2 dieniņas, 4 dienas. Vai vairākas dienas, ja, kad var uztaisīt tādu atslodzīti. Tas ir ļoti labi. Ļoti labi. Cilvēki ļoti labi atsaucas, iet internetā, apskatāties ekadašas, citām ir pat rakstīts pa visu gadu. 2 reizes mēnesī, 2 dienas. Tas jau nenozīmē, ka jums nav jāēd, kaut vai neēd pēc 16. Lai organisms tiek galā. Nē, es ieteiktu nēst. Es ieteiktu tiešām nēst, tad, kad ir tās atslodzes dienas, kad jūs varat uz ūdeni, uz tēju, uz kaut kādu auglīti, bet es ieteiktu neko tādu, vai biezzupu, kas ir jau sagremota, pārstrādāta, bet labāk censties nēst, jā. Tā, cik soda jāliek uz glāzi ūdens vai jāpārlai ar verdošu? Sākumā vienu maz teikarotiņu, aplēt ar vārošu ūdeni, jums ir jāizšķūgst. Šitā maisat, lai izšķūgst. Pēc tam pielej druscītiņu augstu ūdeni un jums jāizdzer ir silts. Viss tas tā, glāzes silts. Un ja jums ir blakus bērni, un ja viņi no rīt neko vēl nav vēduši, iedodiet viņiem kaut vai 2-3 mutītes, ja? Ja? Tas nozīmē, ka viņam pH, ja? Būs augšā. Jā, un te mums WhatsAppā arī raksta, kad ir liela atkarība uz saldumiem un dzer pelešu tēju. Pelešu tēja, viņa nav tik rūgta, viņa ir patīkama. Dzera to, kas ir rūgts. Vērmele, biškrēsliņš, dievkociņš, vībotne. Ja? Tā. Vēl ir dažas svarīgas lietas, kas man jums jāpasaka. Tev vēl ir kaut kas ļoti tāds steidzams sakāms? Nē, es tā pierakstu, ko es kā. Tā, vēl ir viena svarīga lieta, ko es gribu jums pateikt, ka Mārītes Zālītes ziedas jūs varat iegādāties sev. Man šķiet, ka mums ir kādi 8 vai 10 veikali visā Latvijā, ja? Arī imunitātei produktus, piemēram, rīdzinieki, ja? Ejiet uz Spici, uz Alfu un uz Pulkvedi. Tur ir mūsu superīgā jaunā teiņa arī tagad aizvestā priežu pumpuri, ko es taisu kopā ar pelešķi un samteni, ko es samaļu kopā. Jums pietiks visai ziemai, un arī priežu pumpurs arī, viņš ir tāds rūgtens, jā, tas arī būs ļoti labs gan imunitātei, gan visam, un bērniem patiesībā ļoti patīk. Tā priežu pumpura teiņa, viņa ir tādā buņģiņā, un jūs viņu vairāk kārt varat apliet un, piemēram, pielikt medu, pēc tam klāt ļoti labi būs imunitātes stiprināšanai, ja? Tad es gribu teikt 7. uzlējums, kur ir asins zāle, viņi uzlabo viss, kas saistīts, viņi attīra asinsvadus, uzlabo asins sastāvu un viss, kas saistīts ar asins riti, asins vadiem. Ja? Pudelīte ir apmēram 3 mēnešiem. Jā, uzlējumus veikalos mēs nedodam ārpus mūsu veikala Kūlē, veikalā Kuldīgā. Jūs varat pilnīgi visu sortimentu dabūt. Tur ir tiešām viss.
Tad pārsvarā veikalos ir ziedes un uzlējumi un eļas ir pēc pasūtījuma, ja? Bet veikali tātad mums ir Saldu lauku labumu veikaliņš, ir Bauskā veikals pie Oldzītes, tur arī es zinu, ka tur ir ziedītes. Tad mums ilgadēja sadarbība ir Cēsīs ar Cēsu veikaliņu Eko Deko namiņš. Tad ir, kā jau minēju, Alfas Rimī veikalā Klēts, Spices Rimī veikalā Klēts, Pulkvedis Rimī veikalā Klēts, ja, tur ir visas ziedas, tur ir kaut kādi krēmi, man šķiet arī, un tagad mēs aizvedām arī tējas tieši imunitātes stiprināšanai. Jelgavā veikals Zaļā zeme arī ilgadēja sadarbība mums superīga. Valmierā Seko, Eko, tā, nu tā. Es domāju, ka te ir ko izvēlēties. Jā. Jā, asinsvadiem, kur Liepājā, pareizi, Daba Liepājā. Kur tad man te nav sarakstā? Mums ir gan Liepājā, gan Ventspilī Daba veikalā arī ziedītas pieejamas. Jā. Asinsvadiem, kuru var nopirkt, ir mājaslapā. Uzlējums numur 7, uzturu bagātinātājs. Jā, viņš skaits uzturu bagātinātājs. Sevišķi labs ir cilvēkiem pēc 50, 60, 70 gadiem, jā. Viņi attīra asins, bet uzlabo asins rita galvā. Jā, Jelgavā ir, Cēsīs ir, maritzelīts.lv ir veikalu saraksts, visa precīzi ar adresēm. Jelgavā bija Zaļā zeme, super mums sadarbība, Valmierā ir Seko Eko, Cēsīs mums ir Cēsu veikaliņš, paga. Cēsu veikaliņš mums ir, ejiet uz Cēsu veikaliņš, Eko Deko namiņš, Eko Vaļņu iela 3A. Ļoti forši ilgadēja arī sadarbība. Un tur var arī pasūtīt, piemēram, ja jūs negribat sūtīt caur internetu, caur Omnivu, jums nav tā kā pieredze, kā to darīt, kā tas notiek, jūs prasiet savā pilsētā, savā veikalā, meitenes pie mums pasūtīs un jūs atnāksiet pakaļ. Jā. Un ja jūs gadījumā nevarat izvēlēties, jūs man pazvanat, es jums ieteikšu. Asinsvadiem vēlreiz. Uzturu bagātinātājs numurs 7. 7. 7. numuriņš. Asinzēle, pelešķis un nātre. Jā. Mums viss ir pa numuriem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Viņš labi depresijām, visādām nervu vainām. Jā. Asinzēle jau ir antidepresants, labākais, un pie viena arī asins attīra. Un visu mazās devās. Ja jūs kaut ko sataisat, tad, piemēram, no rīta aplējat tēju, un vakarā uz nakti to tēju izdzerat. Ja runa ir par attīrošo, ja runa ir par parazītiem, par mikrofloru. Un kandida var tikai ar sodu un ar minerālu ūdeni, tam ir pH 8 un 9 klāt. Viņai biezas krēpas, ja ir daudz lietoti antibiotiķi, visiem ir kandida, gandrīz visiem. Skatieties savu mēli, tīrat no rītiem savu mēli ar speciāli tīrāmo vai ar sudraba karoti. Un jūs redzēsiet, kas tur apakšā. Obligāti. Mēles tīrīšana no rīta dara brīnumus. Obligāti tīriet mēli. Ir speciālie mēles tīrītāji, kurus var nopirkt, vai tiešām ar karoti to darat. Jūs noņemsiet tās gļotas, kas jums pēc tam nonāk savādāk viss iekšā, un jūs iespējams brīnīsieties. Ja? Un tad, kad mēs noņemam tās gļotas, mums pirmām kārtām bieži vien mēs sākam ēst mazāk, jo mums ir ātrāk sāta sajūta, un otram kārtām garša ir pavisam cita ēdienam.
Ja? Laimes slimība 11-gadīgam bērnam, kā palīdzēt, par šo bija iepriekšējā raidījumā 6. man liekas. Jā, par šo bija. Skatieties, YouTube bija vairāk gadījumi. Jā, imunitāte, jā. Un ja ir kaut kādas sūdzības, tas nozīmē, ka jau ir kaut kur ir kaut kāds zastojs, jā, bet tur man jāpazvan, es jums viss izstāstīšu. Jā, piezvaniet. Tātad, ko jūs tagad varat darīt? Mums jau stundiņa ir apkārt, mums ir jābeidz, bet ko jūs varat darīt? Jūs varat pie Mārītes pieteikties uz video konsultāciju. Viņai uz WhatsAppā uzrakstot, jā, uz telefonu numuru 293555469, jā, jūs uzrakstat WhatsAppā ziņu, labdien Mārīte, vēlos video konsultāciju. Tas maksā 30 eiro. Jā, tas maksā 30 eiro, un viņa jūsu gadījumam tieši pateiks, ieteiks, ko jūs varat darīt. Jā. Tad ir, ja jūs gribat iet dziļāk, tādā sevis izprašanā, tad jūs nākat pie manis elpot. Jā. Grupu nodarbību saraksts ir mājaslapā www.anitakreitsberga.lv. Mēs elpojam 11. februārī un 25. februārī. Mums ir superīga tēma par vecākiem un tādā mīlošas attiecības, pieņemošas, mīlošas, atbalstošas attiecības ar vecākiem. Ļoti skaista tēma. Un tad mēs izmantosim dienesta stāvokli un asveiksim mūsu meitu un manu māsu dzimšanas dienā. Iezītai mīļai, daudz laimes dzimšanas dienā. Mammīte, cik tu sen jau esi mammīte? Viņai 51 gads paliek šodien, un viņa dzīvo Vācijā. Jā, Iezītai šodien, daudz laimes! Jā. Super! Šad tad atbrauc uz Latviju, pastīties, vai Padurē māja stāv tai pašā vietā. Jā, un katreiz atbrauc un brīnās. Kas vēl no mums ir forši, kas mums vēl forši pa jaunumiem? Jeb vajadzībām, ja? Ko jūs tagad varat ausis saspicēt. Mēs šobrīd meklējam veikala vadītāju, vai pareizāk sakot, kā to tirzniecības vadītāji, drīzāk to sauksim tā, tirzniecības vadītāji. Tā kā vakance tūlīt tiks atvērta, čik-čirīk, tirzniecības vadītāji. Meklējam arī Zālītēm tirzniecības vadītāju, un tā darbiņš var būt uz pusslodzi vai uz pilnu slodzi, atkarībā no cik kāda jums tā noslodze ir, cik varat strādāt. Un darbiņš ir klātienē veikalā Kuldīgā uz vietas. Tā kā drīz ieliksim arī šodienas laikā vakarā vēlāk sludinājumu, kur var pieteikties. Un, tā kā jā. Un ko es gribēju teikt? Vizīt uz konsultāciju jūs varat pie manis pieteikties. Vizīte maksā 80 eiro, bet es ņemu 50 eiro, 30 eiro labdarībai aiziet. WhatsAppā vizīte maksā 50 eiro, bet es prasu 30 eiro un labdarībai aiziet 20 eiro. To cilvēks tev tad atstāja un tu novirzi labdarībai? Jā. Nu, re. Jā. Es no visiem saviem ienākumiem, kas man ir par visām elpošanas sesijām, pa individuālām sesijām, grupu nodarbībām, retrītiem, es novirzu 10% kaut kādam labdarības mērķim, un tad es, vai nu reizi gadā, tad sadalu, kur man ir tā sajūta, kam vajag. Pastāst, kur tu liki decembrī? Es nezinu, vai tas ir interesanti cilvēki. Es biju pat pārsteigta. Mums bija šāds sadalījums. Mēs daļu ziedojām projektam, lai vistas netiktu vairs turētas sprostos, lai neviena vista ola veikalā
nenonāk no vistiņām, kas ir mocījušās sprostos ar sāpošām kājiņām uz metāla režģiem stāvējuši un dejuši oliņus, ja, tā kā tos mēs, es ar savu ziedojumu, pateicoties patiesībā arī jums, novirzīju tātad, lai pārtrauktu turēt vistas sprostos, lai tikai brīvojos apstākļos, jo man oliņas garšojas, oliņas ēd, nu tā. Kas mums vēl bija? Mums bija kaut kādi 3 lietas. Tu vēl kaut kur dzemdību nodaļā? Nē, tad mēs tad vēl bija, novirzījām lielāko daļu naudiņu priekšlaicīgi dzimušo bērniņu vajadzībām, jā, jo viņi mazajām cukuru paciņām, kam tur speciāli apģērbiņu vajag, viņiem vajag tādus speciālus, tādus pārklājus tiem inkubatoriņiem, lai viņiem to siltumiņu saglabātu. Tur mēs tā diezgan daudz, un tur bija ārkārtīgi priecīgi, pateicīgi arī par šo te ziedojumu. Un tad mēs vēl ziedojām Kuldīgas, laikam Kuldīgas novadā vecākiem, kam ir bērniņi ar īpašām vajadzībām, lai viņi varētu sev uztaisīt brīvdienu, lai būtu, kas tos bērniņus pieskat un vecākiem būtu brīvdiena. Nu, tas tā, īsumā, jā. Reku Elīna raksta, lietoju ieteiktos produktus un jūtos lieliski. Elīna no Talsiem. Juhu! Uz šīs nocis, domāju, mēs varam beigt. Ir vēl kaut kas? Nē, viss. Tagad nākošo reizi 14. Ja tu gribēji ātrāk. Tā. 14. februārs, tā ir trešdiena. Nē. Pagaidiet, tūlīt saskaņosimies. Kā mēs te tādas 2 svarīgas būtnes jāsaskaņo, viss pasākums. Es domāju, ka mēs varam 7. trešdienā. Tas nākam. Nav? Ko jūs sakat? 7. 14. Tas katru sestdienu, katru trešdienu. Man par to 14. ir tāda šaubīga sajūta, bet 14. jā? 14. Nu jā. 2 reizes mēnesī, tas būtu tā labi. Jā, vai ne? Mēs padosim ziņu, ko mēs nolēmām savā valdes sēdē šodien. Labi, mīļie, paldies jums liels par šodienas tiešraidi. Mēs nejauši pāršāvām laiku pāri, mūs neviens ārā neizmeta, tā kā dzīvojam tālāk un elpojam tālāk, esam veseli, esam forši, esam priecīgi, atbalstam viens otru. Sirsniņas lūdzu. Sirsniņās! Juhu! Un skatieties visas raidījumus YouTube kanālā, ja? Es tūlīt pat ielikšu linku uz visiem YouTube iepriekšējiem ierakstiem. Tur ir ļoti daudz informācija pie katras tēmas. Mēs vēl paņēmām papildus tēmas. Visu, ko jūs rakstījāt, mēs maksimāli cenšamies jums atbildēt un daram ko varam, lai... Kā man patīk viena sieviete, kas tev klienti bija atnāks, viņa teica, kā viņa teica? Kā tā sieviete teica, ka beidzot ir kāds, kas kaut ko pastāst par veselību. Kas kaut ko sakarīgi pastāst vai kaut kas... Viena kundze man teica, es jūs tās raidījumus skatos kā seriālus. Tad viena kundze teica, beidzot kāds kaut ko pasaka, kas jādara. Jā, beidzot kāds kaut ko sakarīgi. Kā es varu zināt, ka man žūts neiet, jā. Man uzpūšas vēders un gāzes. Izrādās, ka man žūts neiet. Jā. Nu tā, mīļie, mīļās, burvīgie, brīnišķīgās. Mīļās pašām jālasa, jāmācās, jādara. Vsjo. Tā, tagad mēs mēģinām saprast, kā var beigt. Kā var iziet. Kas jāspiež, kā var iziet. No kompīša te tā nevar saprast tik labi. Varbūt kāds var pateikt. Nē. Ne? Jā, tieši raidē.
Nezinu. Var runāt tālāk. Var runāt tālāk, jo es Kamēr tu nemāku. sameklēsi, Jā. Tā. Nē, jūs vēl turpināt komentārus rakstīt un sirsniņas Labi, sūtīt, jā, baigi jā. labi. Jā, tu sameklē tās podziņas, jā. Jā, te vēl, es vēl varu runāt kaut ko, jā? Nu, var, jā. Te man vēl bija jautājumi tādi pa papilomām un pa lipomām. To nākamreiz, jā. Cēlonis ir limfostāze, kuņģa zarnu traktā, jā, zems pH un žults ceļi ciet, jā, ja ir, jo kuņģa zarnu traktā pašam ir sava darīšana, viss, kas saistīts ar attīrīšanos. Atā! Mēs atradām to pogu! Atā!